Turpinot apskatīt satiksmes problēmas Rīgā, šoreiz devāmies uz Bauskas un Ziepniekalna ielas krustojumu, kas šobrīd ir viens no jaunus celtā dienvidu tilta Ahilēja papēžiem Pārdaugavas pusē. Tiem, kur šeit pārvietojas ikdienā, ir jau pieraduši, ka daži autovadītāji krustojumu šķērso pie sarkanās gaismas vai no labās joslas mēģina nogriezties pa kreisi. Jāsaka, ka šajā vietā tiek pārkāpt gandrīz visi noteikumi. Filmēšanas laikā tur bijām tikai nieka 30 minūtes, darba dienā nedaudz pēc darba laika beigām. Netrūk arī tādu, kuri braucot pa Ziepniekalna ielu krustojumā iebrauc pie sarkanās gaismas. Vislielākās problēmas izbraukt šo vietu sagādā tiem, kuri dodas prom no Maksimas galvenās ēkas un citiem birojiem, jo šajā virzienā luksaforā zaļā gaisma deg vien dažas sekundes, un pēc darba autoplūsma ir ievērojama. Grūtības izbraukt šo krustojumu ir arī tiem, kuri pārbraucot dienvidu tiltu vēlas nogriezties Ķekavas virzienā. Nepacietīgākie, kuri nevēlas gaidīt garajās rindās, izvēlas pārkāpt daudz ceļu satiksmes noteikumus un, apzinot visus, cenšas no labās joslas aizšķērsojot ceļu un griežas pa kreisi. Pēc darba laika šī noteikti ir viena no tām vietām, kur tiek pārkāpti daudz noteikumi. Ik pa brīdim šeit tiek manīta arī ceļu policija, bet acīm redzam saprotot situāciju, tiek pieļaut katra šoferīša izpratne par to, kā šī vieta ir jāizbrauc. Visiem, kuriem šis krustojums ir kā suņa nagla pakaļā, pēc darba braucot mājās, iesakām nedaudz paciesties, jo ar dienvidu tilta 3. kārtas pabeigšanu šis krustojums kļūst par īstu miera ostu.